Lielākais darbiņš tagad ir galā. Tā. Vienīgais. Jā. Un apstīsimies. Kā mums izskatās. Es pat teiktu, ka tīri pieklājīgi. Vienīgais šeit ir kaut kāda problēmiņa. To mēs atkal, un redzēt, tur, kur mēs viņu izkustinājām, radās jauns keyframes. Ok, tas mums viss der. Tagad šo masku mēs vēlētos pārlikt uz After Effects. Kā to izdarīt? Nospiežam uz attiecīgā layera, kas mums šobrīd ir tikai viens, un pasakām Export Shape Data. Šajā gadījumā mēs varam Selected Layer, Copy to Clipboard, nozīmē Control Copy, ko mēs agrāk, varbūt bieži daram Control C, tas pats vien ir, jo viņš izveido teksta failu. Un šis teksta fails satur visas koordinātas katram punktam. Šo failu mēs kopējam virsū jau mūsu, tā teikt, meitenei. Lūk, un kas mums tagad sanāca? Kaut kas. Ziniet, kaut kādas melnas malas, dīvainas, vai ne? Skatieties, kas man kļūda bija. Šajā gadījumā nav no sākuma. Ctrl Z. Mums laika indikātoram jāatrodās pašā sākumā, un tad tikai mēs varam droši kopēt mūsu attiecīgo informāciju. Redziet, un tagad ir perfekti izgriezies ārā. Mēs tagad varam paņemt atkal to pašu materiālu, jau pilno, un palikt apakšā, izmainīt kaut kādas varbūt detaļas, sevi interesējošas, piemēram, pataisīt par melnbaltu. Jā, un vēl viena lieta, ko es jums gribēju parādīt, lai regulētu, piemēram, meitenei šo te malu, lai viņa nebūtu tik asa, varbūt, un tad mums vajadzētu paņemt pie efektiem Mate Choker. Es nezinu, vai es pareizi izrunāju, bet tam nav liela nozīme. Redziet, šobrīd es viņu varu gan samazināt, gan izplest nedaudz. Šajā gadījumā pieregulējot. Un tad ir Gray Level Softness, kas mums padara šo te maliņu mīkstāku. Attiecīgi, kā jums ir nepieciešams. Jā, un tā var spēlēties. Veiksmi arī turpmākajos darbos tvreklama.lv. Tiksimies jau nākamreiz.